Medijiem ir ļoti būtiski izmantot iekļaujošu valodu, ar to saprotot, ka mediju galvenais komunikācijas un varas instruments ir tieši valoda. Valoda ir tas rīks, ar kuru mēs gan varam piešķirt, gan varam arī atņemt varu. Un, faktiski tas ir veids, valoda, jeb ar vārdiem mēs gan iekļaujam, gan izslēdzam, gan samīļojam, gan arī veltam pārmetumus, bet pāri visam faktiski valoda, jeb vārdi, kas ir mediju galvenais instruments, mēs ļaujam, dodam iespēju gan tikt saprastiem, gan arī saprast citus. Un tas ir arī uzticama mediju galvenais pienākums rūpēties, lai šī iespēja būtu, lai iespēja par dialogu vai dialogu iespējas vai komunikāciju, lai tā būtu notiekoša sabiedrībā, jo citādi mēs faktiski neko neatšķiramies no dzīvniekiem. Medijs ar iekļaujošu dažādību komunikācijā faktiski rāda piemēru citiem, un pamatā jau ir runa ne jau par līdzīgi domājošiem, bet tieši par tiem un ar tiem, kas ir atšķirīgi vai par kuriem ir priekšstats, ka tie ir dažādi vai citādi atšķirīgi no mums. Kas ir dažādība, tas nozīmē iekļaujošu dažādību. Šajā gadījumā būtu laba analoģija ar bērnu, kam ir uzvedības problēmas, piemēram. Ja bērns saņem no citiem bērniem vai no vecākiem tikai nosodījumu, tad tas ir viņam sniedz piemēru, ka tā ir normalitāte, tas ir standarts, kā arī viņš tālāk vai viņa reaģēs uz līdzīgām situācijām. Saņemt nosodījumu, tas nozīmē atstumt, izstumt, nerisināt. Un šajā kontekstā arī varbūt kā metafora, bet tomēr mums šādu bērnu, kam ir uzvedības, kam ir bijušas uzvedības problēmas, kas faktiski ir aplaupīti savulaik, ir mūsu pēdējās Saeimas, diemžēl, deputāti ļoti daudz tādu ir. Neskatoties to, ka tie ir pieauguši cilvēki ar brīvām izvēlēm. Un tas, protams, kaut kādā veidā rada un rāda piemēru pārējiem daudzām sabiedrības grupām, ka tā ir normalitāte. Tātad mēs nevis risinam, mēs nevis domājam, kā atrast kopsaucējus, veicinam dialogu. Nē, mēs vienkārši cenšamies atstumt, izstumt un ignorēt. Mēs esam iekļāvuši ukraiņu bēgļus un viņu bērnus skolās. Vismaz formāli mēs to esam izdarījuši. Tas ir ļoti būtisks moments, jo tas, es domāju, lauž priekšstatus gan pašiem par sevi, uz ko mēs esam spējīgi, ko mēs varam izdarīt citu labā. Un es domāju, ka šis ir ļoti labs izējas punkts, lai arī traģisks, tomēr ļoti labs izējas punkts. Tam noteikti būs arī pozitīvas konsekvences. Arī citās jomās, tā skaitā arī, es domāju, par dzīvesbiedru likumu un arī tikai nesaistīti arī ar LGBTQ, bet arī ar citām lietām, no kurām varbūt mums ir bail dažiem, kas šķiet dīvainas vai tam līdzīgi. Protams, ka medija un mediju loma rādīt piemēru ar savu rīcību ikdienā. Protams, kontrastē ar Saeimas vai šajā gadījumā varas pārstāvju rīcību, bet tā problēma jau nav, ka šādi cilvēki eksistē. Tādi vienmēr ir un bija un būs, kam šķiet, ka izslēgšanas metode ir labākais risinājums. Tā problēma ir, ka tie cilvēki, ja personas, kam ir vara, viņi rāda caur savu rīcību piemēru pārējām sociālajām un sabiedrības grupām. Ja saprātīgi valsts vīri un sievas rāda piemēru, tad arī sabiedrības grupām ir veidojās kaut kādi pieņēmumi, kas ir pieņemams, kas nav, gan par komunikācijas veidu, gan par problemātiku, neizslēdzot nevienas sociālas grupas vēlmi tikt sadzirdētiem. Šajā griezumā mediju pienākums ir dot iespēju visām sociālajām grupām tikt sadzirdētām arī tad, ja mediju, redakcionālā nostāja vai pasaules redzējums atšķiras. Es piedot iespēju. Un ja šo iespēju nedod, tad faktiski mums nav tiesība arī neko nedz prasīt, nedz liekt.